Es šodien gribu pievērst jūsu uzmanību tām tulkojuma saskaņošanas tiem procesiem vai procedūrām, kurās ir iesaistīts valsts valodas centrs, un kuras tiešāk vai netiešāk, faktiski man uzmanība būs koncentrēta galvenokārt uz tā saucamo Latvijas pusi, tātad sadarbību Latvijas iestāžu starpā, bet, protams, ka šie procesi visi mēs esam tā kā savienotie trauki, un tas, ko mēs lemjam vai neizlemjam, vai kas ir problēma mums šeit Latvijā, saskaņojot kādus tulkojumus un terminoloģiju, bieži vien atsaucas arī gan tiešāk, gan netiešāk uz Eiropas Savienības iestādēm. Tā. Tagad tā lielā māksla dabūt nākamo bildi. Jā. Tā tad, par ko es runāšu, es īsumā atgādināšu saskaņošanas procedūru veidus, kādi tad ir tie, kuros mēs esam iesaistīti. Tad mazlietiņ tiešām pavisam īsi par to, kādās procedūras notiek, kas tur apmēram kas par ko atbild, un tad pievērsīšos problemātiskiem aspektiem, tiem, ko es uzskatu, vai teiksim, kas man šķiet tādi būtiskākie un raksturīgākie. Protams, ka noteikti vēl būs kādi, kas paliks aiz kadra, un dažus no šiem aspektiem es tikai nosaukšu, par dažiem parunāšu mazliet sīkāk, un tad esmu centusies arī tomēr kādus priekšlikumus izteikt. Tātad, piedodiet, jā. Saskaņošanas procedūra veidi. Tātad pirmām kārtām tas ir mūsu, jeb valsts valodas centra tulkojumu, mūsu veikto tulkojumu saskaņošana ar pasūtītājiem, ar nozares ministrijām un ekspertiem. Šī procedūra tika iedibināta, un tā ir, var teikt, turas uz labās prakses principa, jo to mēs ieviesām jau tulkošanas terminoloģijas centra darbības sākumā. Jāteic, ka sākumā tā nevisai auglīgus rezultātus deva, jo vienkārši tas temps, arī tulkošanas temps bija pārāk liels, un arī ministrijām bija ļoti daudz, tā teikt, savu citu kārtējo uzdevumu, bet tātad šī procedūra joprojām eksistē, tā ir spēkā un ir pierādījusi savu lietderību. Otra procedūra, kurā mēs esam iesaistīti, ir priekšlikumu labojumiem Eiropas Savienības tiesību aktu projektos. Un ļoti jauki, jo gan šo, gan nākamo procedūru arī jau tā ir pieminēta šeit, komisijas kolēģi minēja, un arī Baltiņkungs. Tātad, jā, otra procedūra ir tiesību aktu projekti. Un trešā ir priekšlikumi labojumiem, tātad procedūra, kurā tiek izteikti priekšlikumi labojumiem jau publicētajos Eiropas Savienības tiesību aktos, jeb, kā jau mēs arī esam pieraduši ikdienā, mēs arī tās paši saucam par koriģendām, teikt vietējais žargons. Un man gribas tomēr, kaut arī tika jau pieminēts, un it kā ir pašsaprotam, tomēr man gribas pieminēt to, ka visām trim šīm procedūrām visos trijos gadījumos mērķis ir stiprināt vienotu izpratni par tiesību aktu kvalitāti, tātad vienoties faktiski par to, kas ir kvalitāte, ko mēs uzskatām par kvalitāti, kādas ir mūsu prasības. Loģiski, tad, ja mēs esam vienojušies par kvalitāti, mums ir vieglāk, un, protams, ka mēs tad ar šīm procedūrām varam panākt labāku kvalitāti, un no tiesiskā viedokļa, protams, pats svarīgākais, ka kvalitatīvs tiesību akts novērš iespējamās problēmas, kādas varētu rasties tā piemērošanā. Valodā izteiksmes formu nosaka saturs. Formas un satura vienotība ir valodas sistēmas vienība būtiska īpašība. Tāpēc terminu izvēlē un analīzē ir svarīgi terminu kā konkrētā jēdziena izpausme valodā aplūkot kopā ar definīciju. Latvijas Zinātņu akadēmijas uzdevums reglamentē valsts valodas likuma 22. pants, kā tas vispār zināms, un attiecīgie ministra kabineta noteikumi. Bez tam arī terminoloģijas komisijas darba procedūra, kas raksturota ir normatīvā dokumentā ar nosaukumu, garu nosaukumu, terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts.
kas izstrādāts terminoloģijas komisijā, pamatojoties uz minētajiem tiesību aktiem un apstiprināts terminoloģijas komisijas sēdē. Terminoloģijas komisijas praktiskās darbības vadlīnija paredz jauno terminu veidošanā galvenokārt izmantot latviešu valodas leksiku un vārdarināšanas iespējas, kā arī pamatotas aizgūmus un ievērot valodas normas un katras nozares specifiku, kā arī tradīcijas, balstoties uz starptautiski pieņemtiem teorētiskiem principiem. Pieļauju, ka tas viss jums jau ir zināms, bet sākumā gribējās to atgādināt. Terminoloģijas teorijā aprakstot prasības, kādām jāatbilst zinātniskam terminam, uzsvērts, ka nozares terminu sistēma jāveido atbilstoši šīs nozares jēdzienu sistēmai. Sistēmiskā nozares terminoloģijas izstrādes procesā ir iespējams vispirms apkopot un apstiprināt pamatiedzienu terminus un pēc tam apakšiedzienu un blakusiedzienu terminus. Terminoloģijas komisija, veicot tai uzticētos uzdevumus, galvenokārt cenšas izmantot sistēmisko pieeju, kurā viena no prasībām ir konteksta neatkarība. Savukārt speciālo tekstu tulkošanas praksē terminu izvēli nereti nosaka konteksts, kā to mums pierādīja iepriekšējie runātāji. Bez tam likuma, regula un tam līdzīgi teksti, normatīvu aktu tekstiem ir savas īpatnības, piemēram, tematiskā sadrumstalotība, un tas apgrūtina nozares terminoloģijas sistēmisku izstrādi. Arī pieminētā frāze šajā dokumentā tā un tā, sistēmiskā skatījumā ir nevēlama, jo tā it kā vairo tādus, sistēmā neiederīgus variants rehabilitētos. Kādi ir aktuālākie problēma jautājumi? Kā liecina 2 pēdējo gadu prakses, tur citi interesanti, ka līdzīgi arī profesora Baltiņa runā, mēs dzirdējam par 2-3 pēdējo gadu praksi, tātad pēdējo pāris gadu praksi liecina par to, ka visvairāk jautājumi ir par to, kādas ir latviešu valodā atbilsmes attiecīgiem angļu terminiem. Bez tam arī 2 gadu laikā ir sagadījies tā, ka terminoloģijas komisijas sēdēs 3 reizes spriests ir par pedagoģijas terminiem un pieņemot attiecīgu lēmumu. 2007. gada rudenī Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija pēc Eiropas parlamenta latviešu valodas tulkošanas nodaļas lūguma apsprieda jautājumu par angļu terminu informal education un informal learning atbilsmi latviešu valodā. Terminoloģijas komisija blakus jau iepriekš apstiprinātiem terminiem formālā izglītība un neformālā izglītība par savstarpēji atbilstošiem atzina informal education, latviski informālā izglītība jeb ikdienējā izglītība, lai būtu arī latviskais variants, un informal learning latviešu valodā informālā mācīšanās, ikdienējā mācīšanās. 2009. gada rudenī augstākās izglītības likuma vajadzībām terminoloģijas komisijā tika spriests par internacionālismu kompetenci, ko angļu valodā prasme nozīmē lieto arī daudzskaitlī, atšķirībā no latviešu valodas, kurā termins kompetence lietojams tikai vienskaitlī, un tā nozīme ir lietpratība, respektīvi piekritība. Divās nozīmēs, lietpratības un piekritības nozīmē. Jaunākais, plašākais terminoloģijas komisijā izskatītais un apstiprinātais terminu materiāls ir Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais Eiropas pieaugušo izglītības glosārijas, ko jau daļai minēja arī profesors Baltiņš. Tātad terminu saraksts ar angļu valodas terminiem un definīcijām vai skaidrojumiem un terminu ekvivalentiem 25 Eiropas Savienības dalību valstu valodās. Terminoloģijas komisijas struktūrā šobrīd nav pedagoģijas terminoloģijas apakškomisijas un nav arī līdzekļu recenzentu algošanai. Tāpēc parastā procedūra, ko paredz apraksts, ar to garo nosaukumu, tika īsināta un jau sākotnēji no saņemtā saraksta apspriešana atlasot tikai problemātiskos un jaunos un vēl pārskatāmos terminus. Sākotnēji runājot par VVC, tad Valsts valodas centra ļoti būtiska darbības joma ir tieši šī terminoloģijas izstrāde, un mēs vēlamies panākt to, lai terminoloģija būtu konsekventa, lai tulkojumi būtu saprotami un lai tulkojumi būtu arī pareizi. Šajā ziņā ļoti svarīgi ir tas, ka saskaņotie termini, par ko jau nedaudz runāja arī mani kolēģi, tie nav tikai termini, kas ir saskaņoti starp divām iestādēm, proti Valsts valodas centru un kādu ministriju vai Valsts valodas centru un kādu citu institūciju, kā arī starp Eiropas Savienības iestādēm un Valsts valodas centru.
Šī konsultatīvā funkcija nenoliedzami ir ļoti būtiska, kas izpaužas ne tikai tā, ka mēs piedāvājam risinājumus gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan valsts iestādēm, gan arī Eiropas Savienības iestādēm, bet mēs kalpojam arī kā vidutājs, par ko jau šodien arī nedaudz runāja, tad ir šī kontaktpunkta funkcija. Un šis kontaktpunkts faktiski nozīmē to, ka mēs sniedzam šo pārēju starp dažādām iestādēm, mēs nodrošinam šī tīkla darbību, lai dažādas Latvijas iestādes spētu panākt savu jautājumu risināšanu ar Eiropas Savienības tulkotājiem un pretējā virzienā. Runājot par sadarbības modeli, tas izpaužas aptuveni tā. Proti, visbiežāk šī ierosme parasti nāk no Eiropas Savienības iestādes, tad viņi nonāk pie mums, konkrēts jautājums par konkrētu terminu, un tad mēs vēršamies vai nu pie ministrijām, kā tas ir visbiežāk, un pie ministriju kontaktpersonām, kuras mums palīdz atrast konkrēto ekspertu šajā jomā, vai arī atsevišķos gadījumos, kad mums jau ir ļoti ticami eksperti, kuri mums ir palīdzējuši, kuri ir tiešām snieguši ļoti labus piedāvājumus, kā šis jautājums būtu risināts, un tad mēs vēršamies pie viņiem. Atpakaļceļš ir tieši tāds pats, proti šie eksperti atkal sniedz savu atzinumu ministrijai, ministrija to paturprātā sniedz mums, un mēs atpakaļ sniedzam Eiropas Savienības iestādēm, protams, izvērtējot, vai vispār šis priekšlikums ir ņemams un ticams. Jo, kā jau minēju, tad tur eksistē vairākas problēmas, bet par tām es parunāšu nedaudz vēlāk. Atgriežoties nedaudz atpakaļ, tad vēl par sadarbību saistībā ar Valsts valodas centru un Eiropas Savienības iestādēm ir jāmin arī Eiropas Savienības starpiestāžu darba grupa, kas izpaužas kā sanāksme, kurā dažādu Eiropas Savienības iestāžu tulkotāji tiekas ar VVC pārstāvjiem un tiek lemti dažādi problemātiskie termini. Šajā gadījumā ir būtiski minēt to, ka šie termini attiecas uz dažādiem tulkojumiem. Tie var būt saistīti ar kādu specifisku sfēru, bet var arī nebūt. Tas, kas šeit ir svarīgi, ir, ka katram terminam un katram piedāvājumam, katra iesaistītā puse var veikt šo papildu izpēti, kas nozīmē, ka mēs konsultējamies ar jomas ekspertiem, mēs ņemam vērā viņu viedokli, un tālāk mēs varam piedāvāt arī savus risinājumus, jo nereti ir tādi diskutabli termini, kuriem ļoti grūti atrast vienotu risinājumu, jo tas ir atkarīgs gan no konteksta, gan arī no nozaru ekspertiem, kuri vēlas lietot varbūt savu konkrēto žargonu šajā gadījumā, un tas viss ir jāņem vērā, lai panāktu labāko variantu. Te gan jāatzīmē, ka šī darba grupa darbos jau no 2005. gada un jau no tā laika VVC ņems dalību, bet jāsaka, ka ierobežoto finansiālo apstākļu dēļ, tad jau vairāk nekā gadu mēs nevaram piedalīties klātienē, toties mēs elektroniskā formātā, ja mums ir kaut kādi jautājumi, iebildumi vai konkrēts viedoklis, tad mēs vienmēr viņu nosūtam elektroniskā formātā, kā arī mēs veicam šo papildu izpēti konkrētu terminu jautājumā, ja ir šāds lūgums un ir šāds pieprasījums. Runājot tālāk par sadarbības iespējām, mēs nonākam pie B13 sanāksmēm, jeb juristu lingvistu ekspertu darba grupām, kuru kontekstā VVC ir pilnvarota gan paziņot attiecīgajām ministrijām, attiecīgajām atbildīgajām iestādēm Latvijā par to, ka šī sanāksme vispār norisinās, kā arī sniegt savu palīdzību terminu izstrādē, terminoloģiskajos ierosinājumos un līdzīgi. Te gan jāatzīmē, ka ministrijas bieži paziņo par to, ka viņas piedalās vai nepiedalās, bet samērā reti informē par to, kādi ir šo sanāksmju rezultāti saistībā ar terminoloģiju, kā arī samērā reti konsultējas ar mums saistībā par konkrētu terminoloģiju, terminu izstrādi. Un, ja mēs ņemam kaut vai statistiku, tad šogad ir bijušas aptuveni 30 sanāksmes. Par 20 sanāksmēm mēs esam saņēmuši informāciju, vai kāds piedalās vai nepiedalās, bet tikai kādas 8 vai 9 gadījumos mēs esam snieguši savus ierosinājumus attiecībā uz ministriju un iestāžu pieprasījumu par to, ka ir nepieciešams izstrādāt konkrētus terminus, kāds ir mūsu viedoklis šajā jautājumā un tam līdzīgi.